Inta, čau. Čau. Vajadzīga palīdzība. Man dēlam sākas judo turnīri un vajadzēs diplomas pie sienas līmēt, bet negribas sabojāt sienu. Viens variants ir ņemt divpusējo līmlentu, līmēt. Grāmatnīcās ir nopērkama tāda tā kā plastelīna, tur pa stūrīšiem līmē, bet tad es uzskatu, ka siena pēc tam sabeigta. Ja. Tad bizonam ir šāda kontakta līme. Līme kontakta parastā, ja. Ja jūs nopūšat abas puses salīmēt, tad tas uz palikšanu. Pamēģināsim, reku būs judo diploms, ja, piemēram, ar krāsas toņiem. Paņemsim nopūšam, ja. Tagad vajadzētu kaut kādu minūti viņu apžāvēt, lai drusku apžūst. Neskaitāmas reizes jūs varat viņu pārlīmēt jau uz citas vietas, ja. Pieņemsim, redz, piemēram, vienkārši pielīmējam viņu. Tā pieķēra uzreiz, ja? Uzreiz pieķēra. Tikai paņemsim viņam nost, pielīmēsim šeit. Un tā var neskaitāmas reizes. Nekādas, redz, līmes pēdas nepaliek. Vai kas, jā. Paņemam, pārlīmējam, kur gribam. Viņš tā kā tādu... Vienkārši lipīga virsmiņa. Bet nemaz neliekas tik lipīgi. Nē. Te jūs abas puses apsmidzināsiet, tas ir uz palikšanu. Ja? Tā kā man sieva ir skolotāja un es zinu to bēdu, kad viņa pirkos līmlēnas, pēc tam līmes noņēmēja. Tad tagad ir risinājums, ja? Ļoti jauki. Vieglās glezniņas, ja, pie sienas ar to pašu līmē. Cik šī maksā?